Arī mūsdienās Latvijā ir šī kulta piekritēji. Tiekos ar folkloras un seno cīņu kopas līderi Dāvis Taltu. Kad es izdzirdu vārdu vilkacis, es pirmkārt iedomājos garīgi, spēcīgu cilvēku, kurš strādā ar sevi ikdienā un spēja novērtēt to, ko viņam dod šamaniskās tradīcijas. Mēs jau 8 gadus saskaramies ar šo jautājumu, kāpēc jūs esat vilkači. Mēs popularizējam mūsu senticību, mūsu senču reliģisko virzienu, un tas cieši savijās kopā ar šīm mūsu senču maģiskajām tradīcijām, kurās ietilpst arī pārtapšana par vilkaci. Dāvis iezīmē citu skatu punktu. Tik, cik mēs esam gājuši caur šim jautājumam, mēs saskaramies ar vilkacis mūsu šamaniskajā tradīcijā. Respektīvi, garīgā ceļojuma laikā tu pārtopi par vilku, saplūst ar vilku. Tas ir tavs aizsarga dzīvnieks, tavs totēma dzīvnieks, vai kā to savādāk nosaukt, bet tu ieej transa stāvoklī un nesi mežā un nesi ar vilku kopā. Izrādās, ka šos rituālus ir pētījis un apkopojis arī Latvijas armijas viens no leģendārākajiem virsniekiem. Tā kā senajām karavīrām vienmēr paraugs bija tā ļoti vienkāršot pieeja šeit, lai ņemts no dzīvnieku pasaules. Tā vilks bija tā kā skolotājs. Viņš labi organizēts barā, viņš ir gudrs, tad diezgan augstu intelektu apveltīts dzīvnieks, no kuru varēja senās pasaules cilvēku mācīties. Tātad šo nostāstu aizsākums meklējums mūsu senču zināšanās un ticībā. Jo ne visi vēlējās palikt dzimtļaudīs. Bija arī tādi, kas saprata, ka viņiem ir cits ceļš ejams, viņi dzīvoja mežā, nost no šīs te verdzības iekārtas. Un viņi uzbruka, viņi reāli, viņiem vajadzēja eksistēt, viņi laupīja šīs te aitas, kāzes, viņi arī galināja šos te iebrucējus. Un, protams, kad muižkungiem tanī laikā viņa vienīgais slepenā organizācija, kas cīnījās ar šādiem formējumiem, kurus varētu saukt par partizāniem, jau tanī laikā bija jezuīti. Un šīs cīņas taktikas ietvaros ietilpa arī šo meža cilvēku dēvēšana par sumpuņiem, raganām, vilkačiem un tā tālāk un tā joprojām. Izriet, ka drausmos vilkaču nostāstus ir radījusi un līdz mums atnesusi kristiešu propaganda. Protams, ka laika gaitā, kad baznīca cīnījās ar pagāniskās pasaules reliktiem, tad, ja nevarēja tā gluži uzreiz iznīcināt, tad vajadzēja kaut ko pagrozīt, pamainīt, un tā sagrozītā veidā viņš līdz mūsu laikiem arī nonāca, kā šausmu tēls, kaut kas tāds neiedomājams, no kura vajag bīties. Jebkura ticība un savus oponents cenšas pārvērst par ļaunajiem. Tas ir vispār izplatīts fakts, uzvarētājs raksta vēsturi, un viņš raksta tādu vēsturi, kā viņam ir izdevīgi. Pēc Jēzus vārdiem tādā burtiskā izpratnē, piemēram, kristīgā draudze ir kā jēru ganāmpulks, ja? Un kas apdraud to jēru ganāmpulku, tas ir vilks. Ļaunais vilks, es nolaupu pavisi un tā tālāk. Ja? Un, protams, viss šī ļaunā, maģiska, okultā, senā, šamanistisko gara pasaule. Šie visi stāsti, vampīri un vilkači un sumpuņi, visi kopā, tas tomēr ir kļūst populārāks kristietības propagandas ceļā. Šī leģendu ceļojuma noslēgumā sapratu, ka būt vilkatim nozīmē būt garīgi, fiziski un latviski stipram. Ar vārdu vilkatis var apzīmēt latviešu karavīru slaveno varoņu garu un daudzu seno zināšanu apkopojumu, kuru kristiešu propaganda nīdējot ir pārvērtusi par māņiem. Taču šis kults joprojām ir dzīvs, un tajā apslēpts grandiozi neapjaušams dieva dāvāts dabas spēks mūsu tautai. Ja gribi tapt par vilkaci, stājies Jaunsadzi.